Sveiki! Sāksim šodienas sarunu. Gribu pastāstīt par to, kas ir funkcionālā medicīna. Dažos vārdos, vai klātesošie ir ārsti vai pacienti vairāk? Pacienti. Labi, tad es saprotu to virzienu. Tas par to, ka lielākā daļa pacientu, kas pie ārsta ierodas, ir ar kroniskām, ielaistām, ilgstošām slimībām. Šie ir Amerikas dati, bet es domāju, ka mūsu nekas īpaši neatšķirās. Ja? Ka 50% pieaugušo ir vismaz viena kroniska slimība. 4. daļai ir vismaz 2 kroniskas slimības. Savukārt tīri ekonomiski lielākā daļa veselības aprūpes budžeta tiek tērētas kronisku slimību aprūpei. Tad, ja mēs spētu tikt galā, mazināt šo kronisko, ilgstošo slimību slogu, ieguvēji būtu tikai visi. Ja? Ne tikai cilvēku dzīves kvalitāte uzlabotos, bet vairāk naudas palikt visam pārējiem, kas būtu vēl tik būtiski dotajā brīdī. Bet interesanti ir, ka ir kaudze pētījumiem un publikācijām par to, ka tikai mainot dzīves veidu, modificējot diētu, ievērojot režīmu, notiek uzlabošanās. Un to es redzu arī savā praksē, strādājot ar pacientiem, kuriem varbūt vēl nav kroniskas, nopietnas diagnozes, bet viņi ir ceļā uz to, viņiem ir slikta dzīves kvalitāte, viņi zina, kaut kas nav labi. Tikai nedaudz pamainot dzīvesveidu, tikai nedaudz ievērojot diētu, lietas būtiski mainās. Ja runājam par nosaukumiem, tagad tās medicīnas ir vesela kaudzes, arī gribu stāstīt par funkcionālo medicīnu, kas tas tāds ir. Lai saprastu apmēram, teiksim, tā medicīna, ko mēs zinām, mums ir slimnīca, mums ir poliklīnikas, mēs runājam par konvenciālo rietumu medicīnu, pretstatā, teiksim, austrumu medicīnai, kas ir nedaudz cita pieeja, ja? Bet tas ir, es esmu mēģinājusi es esmu mēģinājusi kā salīdzināt ar Rubika kubiku, ja, kad ir šī tīrā metode, tīrā rietummedicīna, tīrā austrummedicīna. Un tad ir nedaudz citas, kas ir alternatīvā medicīna, kas ir kaut kas pavisam savādāks un pretējs, pretnostatīts rietummedicīnai. Komplementārā medicīna varbūt ir tāda medicīna, kas ietver gan rietumu medicīnas, mūsu klasiskās konvenciālās medicīnas pieeju, apvienojumā ar dažādām citādām metodēm. Līdzīgs nosaukums, es teiktu, tas pats varētu integratīvā medicīna, amerikāņu literatūrā vairāk runā par integratīvo medicīnu. Es pati esmu runājusi ilgi par ortomolekulāro medicīnu, par medicīnas zinātni par to, kā šūnā nodrošinot visas šūnai nepieciešamās uzturvielas, mēs varam atjaunot veselību. Ja? Tad dažādi šie saukļi. Un funkcionālā medicīna, uzreiz es paņēmu to Rubika kubu, tādu funkcionālā medicīna mēģina skatīties, kas tam mācītim ir vēderā, kāpēc lietas notiekās. Ja? Mērķis skaidrs, ka mums ir viens skaists vesels Rubika kubs, skaista, pilnīga veselība. Šīs pieejas ir nedaudz dažādas. Kāpēc par funkcionālu medicīnu jārunā, es domāju, ārstu auditorijā arvien vairāk un vairāk? Tāpēc, ka pacienti kļūst arvien gudrāk un gudrāk. Šī funkcionālās medicīnas jēdziens ir, viņš kļūst arvien populārāks un pacienti pietiekami daudz laika pavada internetā, viņi atrod arvien jaunas metodas, viņi meklē risinājumus savām problēmām. Un funkcionāla medicīnā, viņi arī, teiksim, viņi nāk no Amerikas, Amerikā ir šie pamatlicēji, kas ir aprakstījuši
Ja, viņi arī izmanto, teiksim, slavenus aktierus, arvien vairāk slavenību izmanto funkcionālo medicīnu. Agrāk vai vēl arī mums ir ienāks pa durvīm pacients, kurš teiks, es biju, es lasīju, es dzirdēju, es zinu, funkcionāla medicīna, es arī gribu tādu pieeju. Un ko tad, ar to? Funkcionālā funkcija, tātad stāsts ir par, kā es rādīju to izjaukto drusciņu rubrika klubu par to, ka mēģinām paskatīties dziļāk, kas tas ir, kāda ir struktūra, kāda ir funkcija, kā tas rubīts griežams, kāpēc viņš negriežams pietiekami labi. Funkcionālā medicīna tātad ir par funkciju, par struktūru, par to, kā funkcijas un struktūras saglabāt, atjaunot vai atgriezt normas sākotnējā stāvoklī. Atšķirībā no tātad jau minētās klasiskās rietumu un konvenciālās medicīnas, kas skatās uz cilvēka ķermeni un arī ārstēšana notiek pa orgānu sistēmām, jo mums ir ārsti, dažādām sistēmām, ārsti, neirologi, endokrinologi, nefrologi, kardiologi, pulmonologi, ādas ārsti, atsevišķi. Tad klasiskā rietumu medicīna cilvēku apskata pa orgānu sistēmām. Un bieži ir tā, ka ārsti savā starpā nekomunicē. Un tāpēc ir tā, ka pacientam jāstaigā no viena kabineta pie otru, katrs ārsts uzliek kaut ko savu terapiju, un bieži trūkst vienot risinājumu, cilvēks vienalga paliek neapmierināts. Un kāpēc ir tā, ka vienam cilvēkam, kuram ir jau viena diagnoze, jau viena slimība, visdrīzāk agri vai vēl pievienosies nākamā? Mēs zinām, piemērs ir tas pats. Metabolais sindroms, cukurdiabēts. Cilvēkam ar metabolu sindromu un cukurdiabēti agri vai vēl pievienosies nieru slimība, pievienosies sirds asinsvadu slimība. Šiem cilvēkiem ir lielāks arī audzēju risks un tā tālāk. Šīs buķetes, ja mēs paskatāmies, kas vieno šīs dažādās sistēmas, patoloģijas dažādās sistēmās, tā ir bioķīmija. Ja? Tas ir šūnas, mēs visi sastāvam no šūnām, katrai šūnai ir bioķīmija, un tas bioķīmiskais patērns katrā šūnā ir vienāds, tad, ir problēma kādā noteiktā bioķīmiskā reakcijā, ja ir problēma noteikti enzīmu izstrādē šūnā, tad problēma būs tajā un tajā sistēmā, tad tas, kas vieno šo mūsu organismu, šīs dažādās sistēmas, protams, ir bioķīmiskās reakcijas. Tas ir funkcionālās medicīnas viens no mērķiem, pētīt bioķīmiju, skatīties, kā notiek dažādas reakcijas, cik pilnvērtīgi kā to visu panākt. Es parādīšu vēlākos slaidos. Tad tiekam galā ar bioķīmiju, jo faktiski, tad vēlreiz atkārtojot, ka viss sastāv, cilvēku organisms sastāv no orgānu sistēmām, orgānu sistēmas sastāv no orgāniem, orgāni no audiem, audi no šūnām, un vienāda veida šūnas ar kaut kādiem maziem, izņēmumiem, ar kaut kādām mazām atšķirībām, visām mūsu organismām, Šūnas sastāv no makromolekulām, no molekulām un atomiem. Gala beigās mēs esam viens atomu maisījums. Tas interesantākais ir tas, ka tā kā, mūsu pašatjaunošanās spējas, jūs zināt, labi, mums nepieaugst roka, ja gadīsies, bet šūna ir tik ļoti pašatjaunojošs mehānisms. Visiem orgāniem faktiski ir iespēja pašatjaunoties. Mēs zinām, ka organismu šūnas nepārtraukti atjaunojas. 2 gadu laikā mēs tiekam pie veselām aknām. Mūsu asinis eritrocīti nomainās 90 dienu laikā.
ādas šūnas nomainās mēneši 40-50 laikā. Mums visu laiku notiek jaunu šūnu ražošana, mums visu laiku ir nepieciešamas izēvielas jaunu šūnu radīšanai. Ja. Un tad ir stāsts par to, ka ja kādai šūnai nepietiek izēvielas savai atjaunošanai vai savai reparācijai, labošanai, šūna nav spējīgi strādāt. Nav spējīgi strādāt viena šūna, 2 šūnām kaut kas nepietiek, varbūt 10 šūnām kaut kas nepietiek. Un tad ir jautājums, kurā brīdī iestājas tik daudzu šūnu bojājums, nepilnvērtība, ka orgāns sāk nestrādāt. Mēs taču aizejam pie ārsta, pacients aiziet pie ārsta tajā brīdī, kad orgāns sāk nestrādāt. Bet daudz iepriekš, jau laikas brīdi iepriekš iespējams, ka veselē rindā šūnu bija problēmas ar savu funkciju, ar savu darbību. Ja, tas ir tas funkcionālās medicīnas galvenais pielikšanas punkts laicīgi meklēt, kur ir problēmas, kurā līmenī negaidīt, kamēr bojājums iestāsies orgānu līmenī, izpaudīsies orgānu līmenī. Jā, bioķīmija. Visa bioķīmija ir saistīta. 72. gadā tāds puisis Mičels izveidoja bioķīmisko karti visām tām bioķīmiskām reakcijām, kas vienlaicīgi norisinās organismā. Bet tās kartes var redzēt, ka mēs faktiski tāpat kā lielpilsētas metro karti varam nonākt caur šīm bioķīmiskām reakcijām uz jebkuru vietu. Kaut kādas nekārtības noteiktā bioķīmiskā reakcijā kaut kur ietekmē visu pārējo organismu. Mēs esam saistīti, visi orgānu sistēmas, šūnas ir saistītas caur bioķīmiskām reakcijām. Vēlreiz funkcionālās medicīnas uzdevums ir laicīgi skatīties, kur ir problēma, kurā līmenī, kā šo bioķīmiju ietekmē. Tas, ko es teicu, mēs nepārtraukti atjaunojamies, mums nepārtraukti atjaunojās šūnas, nepārtraukti atjaunojās orgāni. Ja, tad pie jaunām aknu šūnām tiekam 2 gadu laikā. Ja šo 2 gadu laikā organisms saņems pietiekamā daudzumā uzturvielas, nebūs toksīnu slodze, būs sabalansēta ar to, ko viņš spēj tikt galā, mēs tiekam pie jaunām skaistām aknām, ja. Skeleta kauli atjaunojas 10 gados. Svarīgi ir, lai šajā laikā izēvielas būtu pietiekamā daudzumā. Ja. Pēc definīcijas, funkcionālā medicīna, tad uz pierādījumiem balstīta, lai ko arī neteiktu. Citi saka, man ir bieži diezgan nepatīkamas situācijas, saka, ka funkcionālā medicīna tikai meklēja kādu vitamīnu glūkstu, izdarīt vitamīnas, tas pavisam nav tāds un vispār nav sakara ar to. Tad funkcionālā medicīna ir uz pierādījumiem balstīt visas metodas, kas tiek izmantotas, balstās šajā pierādījumiem balstītajā rietumu medicīnā. Tad medicīna, kas ir uz pacientu orientēta, holistiska, tas ir vispusīga pieeja. Mēs skatāmies uz visu organismu kopumā, visām orgānu sistēmām kopumā. Un ir 3 svarīgākās lietas, kā ārsts, kurš strādā funkcionālas medicīnas pieeju, domā. Pirmais ir kronoloģija, laiks, ko es teicu, ja pacients aiziet pie ārsta un sūdzās par kaut kādām problēmām, un ir diagnoze, tas jau ir orgāna bojājums. Mums ir jāskatās, kas notika ilgu laiku pirms tam. Šeit var salīdzināt. Man būs vieglāk pazīmēt, ka
mēs runājam par laika līniju, līdzīgi kā koks, ja orgānu sistēmas ir šī skaistā koka daļa, redzamās zari lapas. Tad viss tas, kas notika, līdz tas koks izauga, ir laika ziņā iepriekš. Ja? Kas notiek ar saknēm? Kas tur ir, kad saknes veidojās? Kāda ir tā pati zeme, kas tur ir, no kuriem saka, ja, tā analoģija, bet stāsts ir parādīšu tālāk, kā es to visu daru. Nākamais ir informācijas apkopošana, ja anamnēzes ievākšana, atkal par tādiem blokiem, kas ietver, kas ir tie simptomi, kas ir tās lietas, kas izraisīja šodien un šeit. Kāpēc jums, nezinu, artrīts sākās šodien? Kas notika? Kas notika nedēļu, 2 nedēļas iepriekš? Ja? Kāpēc jums migrēna šodien sākās? Kas te notika dažas dienas iepriekš? Kas ir tas palaidē mehānisms? Kas ir tie mehānismi, kas ilgstoši uzturēja vidi, nezinu, toksīnslodzi, diētas, tālāk. Kas ir tie mehānismi, kas ilgstošā laika periodā ir likuši nonākt pie tā, ka slimība izraisījās šodien. Ja? Un kas ir tie anamnestiski priekšvēstneši tur iepriekš tavā bērnībā? Vai tu biji bieži slimojošs bērns, vai tev bieži bija jālieto antibiotikas? Bet tu biji jaunietis ar akni, tie visi ir tādi simptomi, kas liek domāt, kas tur iepriekš jau bija, un varbūt mums ir iespēja ar pacientu kopā kāpties atpakaļ viņa anamnēzē un skatīties, ko mēs no tām lietām varam labot, kas uztur procesu joprojām. Un šī ir tā laika līnija, ko es teicu, kad es runāju ar pacientu un ievācu rūpīgi anamnēzi, man interesē visas lietas jau, kas sākās pirms viņa dzimšanas. Es ievācu anamnēzi un lieku laiku līniju, ja tad šeit ir kaut kāds simptoms, kas notika mēnesi pirms tam, kāpēc tagad sākās, kas ir tie faktori, kas uzturēja, ja, kas lika izpausties slimībai. Man liekas, ka tādā kategorijā īstenībā tas arī nav nekas jauns, jo tad, kad es mācījos medicīnas akadēmijā, kas bija pirms gadiem, 30 un vairāk, līdzīgi jau tas bija vienkārši tajā dzīves ritmā, kā medicīna piespiež skriet, tas ir kaut kā aizmirsties, un tā atgriezties ir tīrā bauda. Un tad vēlreiz par to matriku, ko es teicu, arī anamnēzi ievācot, pildu līdzīgas tabulas, kas ir tie faktori, ja? Tātad, kas jau pirms tavas dzimšanas, kas bērnība, kas pubertātes periods, kas tur bija tāds, ka pēc tev ir kronisks iekaisīgs process šodien, pēc tev ir metabols process šodien, kas tur bija tavā bērnībā, kas bija tavā dzīves laikā vēl pēc tam, kas tur ir attiecībā, kas ir ar stresu darbā, kas ir ar toksiskiem faktoriem, kas ir ar saskarsmi ar pelēļiem, piemēram, un tā tālāk. Ja? Un tad, kas ir tas palaidē mehānisms? Kāpēc tas sākās šodien? Kāpēc tas bija vakar? Tas bija pirms nedēļas? Tām lietām ir baigā nozīme. Pēta funkcionāla medicīnā, lai tiktu pie šiem bioķīmiskiem ceļiem, pēta arī to, jā, kā tas ir šodien, kāds ir tavs dzīves ritms, cik diennakts ritmu tu ievēro, kas ir ar ēšanu, ko tu ēdi, kāda tu ēdienkārt, uzrakst savu ēdienkārt pēdējā nedēļā. Paskatīsimies, cik veselīgs ir tavs ēdiens, kas ir ar stresu, vai tas darbs, ko tu dari, ir tas, ko tu mīli, vai tas darba ir ar sakosiem zobiem, tev migrēni iestājums, tāpēc, ka ir kaut kāda pasākuma, kas ir ar attiecībām, cik tu esi laimīgs pats ar sevi, cik tu esi atkarīgs no attiecībām, cik tās attiecības tevi piepilda vai tevi tērē. Visam ir nozīme, mēs galā beigās runājam par kaut kādiem pat iekaisīgiem vai metaboliem procesiem. Un tad svarīgākās lietas, kas arī tiek pētītas, tātad, kas notiek ar uzsūkšanos, kā es teicu, šūnām, lai šūnas atjaunotos nepārtraukti, vai pievadīt izturvielas. Tas ir tas, ko mēs ēdam, liekam sevī nepārtraukti. Kas notiek ar uzsūkšanos, kas notiek ar aizsargstējām,
kas ir ar enerģijas sintēzi. Mēs nedaudz pieskarsimies šeit visiem. Kas notiek ar detoksikāciju? Viens no būtiskākiem faktoriem patiesībā 6 detoksikācijas ceļu izstāstīšu vēlāk. Es nebūtu nedomāju neko par detoksikācijas kūrēm. Kas notiek ar elementu transportu? Mēs zinām, ka pat lai mikroelementus transportētu uz mērķa vietām, ir nepieciešama noteikti proteīna, kas tur ar to ir. Ja? Tā ir anamnēze, ja pacients aiziet pie funkcionālas medicīnas ārsta, ja, tad tā sākas šis pētniecības darbs. Un viss sākas ar gramošanu. Es gribētu visiem saviem pacientiem izmeklēju kapu, fēču analīzi, gan to, kas aug fēcēs, gan to, kā notiek vielu sagramošana, jo pirmkārt jācaur gramošanas traktu ir viss tas, kam jānonāk gala beigās šūnās, vai tur ir, kas tev ir ar zobiem jau, cik ilgi tu pošļā, kas ir ar kuņģiskābi. Mēs zinām, ka kuņģiskābi izdalās, tad, kad mums ir miers, parasimpātiskās sistēmas aktivācija, mums ir stresaina dzīve, nekāda kuņģiskābi neizdalās, tad nesākās normāla gramošana, kas ir ar žulti. Žults izdalās pietiekamā daudz, man parādīšu analīzēs, kā to pēc neskatīt. Kas notiek ar pievajām zarnām, cik tās ir caurlaidīgas, ja? Un stāsts ir par to, ka tad, ja mēs zinām, ka gandrīz visu metabolo slimību, tomēr kronisko iekaisīgo metabolo slimību pamatā ir iekaisums. Iekaisums ir tas, kas uztur šos procesus. Tad uzdevums ir meklēt, no kurienes nāk iekaisums. Kas ir tas, kas uztura iekaisumu? Mērķis ir samazināt šo kronisko iekaisumu. Jūs atradīsiet literatūrā tādu iezīmi kā silent inflammation vai latentais iekaisums. Ja? Un mēs zinām, ka 70–80% gadījumu šis latentais, slēptais, klusais, minimālais iekaisums, kurš tomēr uztura iekaisīgos procesus organismu, tā skaitā attīstības. Nākamā zarnām. Ja mēs ēdam to, ko mums nevajag ēst, tad es nosaku ļoti bieži pacientiem IgG ārpēc nepieciešams panelt. Un atkal varu klasiskais medicīnas ārsts teikt, ka tam nav nekāda nozīme, un tā ir pilnīgi muļķīga analīze, bet es parādu to, ko jūs ēdat. Es skatos visu šīs lietas kopā. Latvijā nav labu analīžu. Es ļoti bieži sūtu, man vajag labas analīzes, sūtu pacientu analīzes uz citām laboratorijām, Dānijā, Beļģijā, piemēram. Bet šis ir tas, ko es varu izdarīt Latvijā, un es skatos uz pērtības mekanisības paneli saucamo, ir IgG tipa antivielām pret noteiktiem uzturu produktiem, izstāstīšu uzreiz, ko tas man dod. Ja? Jo no vienas puses ir pilnīgi taisnība, ja jums veidojas IgG antivielas, piemēram, pret olām. Tas nav nekas slikts, tas antivielas var peldēt, cik viņas ir, tāpēc mēs vakcinējamies, lai mums būtu antivielas. Un jā, kaut kādā mērā viņas arī reflektē, ja jūs baigi daudz zaļāt olas pēdējā laikā, jums tas antivielas tipus būs lielāks. Bet ko tas dod? Tas man dod stāstu par to, ka antivielas var būt, lai viņas tur ir. Bet tajā brīdī, kad jūs ēdat tās pašas olas, kurām jums veidojas daudz antivielu. Ja? Skaidrs, ka tur ir kaut kāds zarnu caurlaidības sindroms, tāpēc man ir viss tur pārējie, es spriežu apmēram, jo man nav precīzi dati pēc šiem Latvijas izmeklējumiem. Es spriežu par zarnu caurlaidību. Tātad, ja es ēdu olas, šo olu antigēnu, man zarnu ļotādi laiž cauri, antigēns nonāk zemļotādā, kur viņš sastopās ar tām antivielām, lielos vitrus, kuras jau tur sēž. Ja tajā brīdī, kad antigēns sastopās ar antivielu, tā ir imunoloģiska reakcija un izdevās masīvi iekaisīgie citokīni lielā daudzumā un aiziet organismā sistēmiskā cirkulācijā, iet caur smadzeņu barjeru, piemēram, un ietekmē arī to, kā mēs jūtamies, piemēram. Ja? Tāpēc, jā, tieši vien, tad, kad es sāku runāt par diētu, mēs slēdzam ārā vismaz uz zināmu laiku, ja ne uz ilgu laiku,
tās vielas, kuras tātad jums uztura iekaisumu. Es skatos uz to, kas aug atkal ir ārsti, kas publikācijās ir teikuši, ka šeit disbiozes ainē nav nekāda nozīme un muļķības un tā. Tas tā nav. Šīs te lietas ļoti korelē savā starpā. Ja cilvēkam ir liela caurlaidība, viņam veidojas antivielas augstos litros, viņš laiž kaut kāds vielas caur. Tur būs arī nekārtības mikrobiomā. Ja? Es skatos, vai tur nav sēnes, vai tur nav klostrīdijas, vai tur nav klepsielas, tāda mikroba, kas atkal ir spējīgi uzturēt iekaisumu, kas ir spējīgi ietekmēt neirotransmiteri, kas ir serotonīna, adrenalīna, dopamīna sintēzi, tie ietekmē mūsu pašsajūtu, garastāvokli, kā mēs jūtamies. Un nākamā lieta, ko es skatos, ir programma parastā, jo, piemēram, stiepes vairāk nekā vajag, tad varētu būt viens krusts, okay. Tas liecina, ka kaut kas tur ar to gramošanu nav kārtībā. Tie tauki netiek šķelti pietiekami labi. Tauku šķelšanās sākās, kad izdalās žults. Ja, tad žults izdalās nepietiekami. Žults izdala sākās tad, kad mums ir ierosina salskābes. Salskābe nepietiekami. Mēs zinām, ka salskābe izdalās tad, kad ir parasimpātiskā nervu sistēma, kad mēs esam mierīgi un gatavi ēst. Nevis gatavi cīnīties. Šī ir viena tāda analīze, kas sniedz kaut kādu priekšstatu par to, kas notiek gramošanas sistēmā. Kā es teicu, ir daudzas citas pilnīgākas, informatīvākas analīzes. Tāds jautājums, principā. Par enerģijas sintēzi, kad neiedziļināšos, tas bija tas nākamais, kad es stāstīju par šo pētīšanu. Tad ik viena šūna, lai veiktu savu darbu, viņiem nepieciešama enerģija ir jāsasītas, atkal garš bioķīmisku reakciju ceļš, ir nepieciešams izēvielām ir jāspēj nonākt pareizajās vietās, iziet cauri šūnu membrānām un veikt savu darbu. Tur ir pasākums ar dažādiem priekšnoteikumiem. Apmēram, kā es par to varu secināt, tad atkal atgriežoties pie tā iepriekšējā slaida. Ir nepieciešama vesela kaudze vitamīniem un mikroelementiem. Faktiski kontraarguments tiem, kas ir teikuši, ka funkcionālās medicīnas ārsts nodarbojas tikai par vitamīnu noteikšanu. Nekad es nevienam esmu sūtījis līdz vienu analīzi noteikt speciāli vitamīnus. Tam vispār nav nekādas nozīmes, es jums vēlāk parādīšu, kāpēc tā ir. Bet mēs nosakām dažus interesantus testus, pēc kuriem var spriest, kuri vitamīni tev tur varētu nepietikt. Jo, piemēram, kādi paraugi, organisko skābu tests ir tāds tests, kad mēs čurājam ārā organiskās skābes un nosakot, kādas skābes mums ir čurā. Ja? Mēs varam secināt par noteiktām bioķīmiskām reakcijām. Un atkal zinot, tad kas man tai čurā tur ir daudz vai kas maz, man ir apmēram skaidrs, kurš mikroelements tev nepietiek. Tāpēc, ka tur tā bioķīmiskā noteiktā reakcija nav efektīva. Ja? Tad par to, kā strādā mitohondrija, kāda ir mitohondrija efektivitāte, respektīvi kāda ir enerģijas sintēzes efektivitāte, mēs varam spriest pēc noteiktiem testiem. Tāpat arī par vitamīnu pietiekamību vai nepietiekamību mēs nespriežam pēc tā, kas tev tur kāda asinis. Faktiski nodot asinis uz kaut kādiem vitamīniem vai mikroelementiem. Tas teica, ka dzelzs mēs varam nodot un D vitamīnu, mēs varam nodot kaut lielam nav izvērtējami. Parādīšu, kāpēc. Bet tātad tajā, ko mēs čurājam ārā, ja, tajā rīta čurā, ko mēs runājam, čurājam ārā, noteikti tos pārpalikumus, kādi ir, kad mikroelementi ir iesaistījušies jau noteiktās bioķīmiskās reakcijas. Tad stāvas priest vai arī tām reakcijām, ko es teiksim. Par B12 tas arī nekad nespriedīšu pēc tā, kas mums par B12 ir asins
svarīgāks metromālums kāpa, piemēram, jo metromālums kāpa ir palielināt, tas nozīmē, ka tur ir 12 nav viss kārtībā. Vēl viena lieta, uz ko skatās funkcionāls medicīnas ārsti, un es tik labus rezultātus esmu redzējusi cilvēkiem ar stūdzībām, kuri nav atraduši mieru vai risinājumu savām problēmām, sakārtojot detoksikācijas funkciju, daudzas lietas acīm redzami strauji uzlabojas. Laiks varbūt pastāstīšu pēc piemērs. Ja, bet atkal viena lieta, ko medicīnas akadēmijā būtu mācīja, tur tiešā kursā, bioķīmija, bio. Bet ikdienā mēs vairs to praktiski neizmantojam, tas kā medicīnā, kā es teicu, beigā nozīme. Tātad, ja es runāju par detoksikāciju, es nerunāju par kaut kādām detoks kūrēm, tur sulu kūrēm un ko tik vēl cits internets ar tādiem. Es runāju par bioķīmisku reakciju kopumu, tātad, kad vielu pārveide notiek tik tālu, ka mēs esam spējīgi vielas izvadīt ārā. Izšķirāt, ar stiedriem izvadīt tātad vielām, ja kam, kas organismā rodas, vai ja kam, kas organismā tiek ievadīts, arī uz ādas uzsmērēts, ar cīņu un godu ir jāizvadās ārā, viņam ir jābūt ūdenī šķīstošam, bioķīmisku reakciju kopums. Varbūt esat dzirdējuši šīm citokroma sistēmām, tad tas ir detoksikācijas pirmā fāze, atmiņā nāk, ka greipfrūta sulu nevar dzert ar kaut kādām zālēm. Kāpēc? Tāpēc, ka greipfrūta sulu iecaur noteikti citu enzīmiem, izmantot noteiktus citu enzīmus, tad netiešīgs pārējām vielām, kas ietekmē šiem ceļiem. Pirmā fāze varbūt nebūtu problēma. Tas ar ko acīm redzamais rezultāts ir tad, kad tiek izpētīta un uzlabota otrā detoksikācijas fāze. Man patīk stāstīt šo stāstu, ka jūs visi esat Rimī veikalā bijuši, un tagad jūs ejat Rimī ārā, un tur ir 6 kases, un jums tev kādu no tām kasēm ir jāiziet, iziesiet un tiksiet ārā. Līdzīgi ir ar detoksikāciju šajā pēdējā posmā, ka jums ir priekšā 6 dažādi ceļi, tai vielai kaut kas tiks pievienots, katrā ceļā kaut kas cits, un tad viela būs spējīga izvadīties ārā. Un tā ir fāze, kad ir problēmas ar to pievienojamo vielu. Ir 6 ceļi, kur ir konjugācijas, otrā konjugācijas fāze, pievienošanas fāze, kad mēs vielai pievienojam vai nu sēru, vai glikuronu-skābi, vai metilgrupu, vai glutationu, vai aminoskābi, vai acetylkoenzīmā. Un šeit ir vislielākās problēmas, un vienkārši tādu viegli plūstošu uzmanību var izstāstīt, ka, piemēram, par glikuronu-skābes pievienošanas traucējumiem es spriežu pēc, piemēram, bilirubīnu. Jo bilirubīns ir tāds, kurš, ja nostājās un priekšā ir tās 6 Rimī kases, viņam vislabāk patiks iet caur vienu, kur pievienos glikuronu-skābi. Ja ir glikuronu-skābes pievienošanas traucējums, bilirubīns ir palielināts. Bieži, jūs zināt, cilvēkus Žilbēra sindroms, īsti terapijas nav, bet tā ir glikuronu-skābes pievienošanas traucējumi, un mēs varam dot uzturā vairāk glikuronu-skābes sāli, lai situācija uzlabotos. Meitenēm ar hiperestrogenēmiju, ar tādiem stāvokļiem, kas ir endometrioze, mioma, polipi, endometrija, hiperplāzija un tā tālāk, ja šie hiperestrogēnie stāvokļi arī varētu būt problēmas ar glikuronu-skābes pievienošanu, jo liela daļa estrogēnu iet caur šo ceļu, ne visa. Vielas var iet caur to kasi, kur viņām tā kā vislabāk patīk. Ja? Bet, ja ir arī citas, jūs zināt, ka jums tā Anniņa, kas sēž pie pirmās kases, patīk vislabāk, un jūs vispār iesiet caur Anniņu visvairāk, bet ja Anniņai tur ir baigā rinda sastājusies, vai Anniņa sāk strādāt slikti, jūs varat iziet arī caur citām kasēm, tas tā tīri simboliski. Ja?
Problēmas ar metilāciju, ar metilo grupu pievienošanu. Par to es varu spriest, piemēram, pēc homocistīna. Un es visiem pacientiem nosaku asinīs homocistīnu, lai spriestu par šo te detoksikācijas ceļu. Par glutationu pievienošanu, par to gan tīri tādās bioķīmiskās analīzēs nevarēs spriest. To, ka ar glutationu ir problēmas, varbūt var noteikt pēc glutationa peroksidāzes, kaut kur dažreiz entomologi nosaka vairāk redzēju sakarā. Bet arī tas tātad, jā, ģenētiskas skatos, ģenētiskas analīzēs par šo ceļu, bet arī tur mēs varam kaut ko darīt, kaut ko veicināt, lietot glutationu, lietot piemēram, N-acetylcisteīnu, no kura, tad no cisteīna mēs iegūstam aminoskābi glutationa ražošanai. Ja? Vai veicināt šo te atstāvu enzīmu A badošanās. Mēs visi zinām, ka ja mēs ieturam gavēni, ja mēs badojamies šādi vai šādi, ja tie veidi ir dažādi, kaut kas mums organismā uzlabojas. Ja? Bioķīmiski mēs veicinām noteiktas detoksikācijas funkcijas. Par metilēšanos. Jā, par homocistīnu. Viens no maniem mīļākajiem marķieriem bioķīmiskās analīzēs, viņš mums kāpēc ierakstīts pie kardioloģiskiem riska faktoriem. Jā, zināmā mērā viņš ir neatkarīgs kardioloģisko slimību riska faktors, tad es pēc homocistīnu spriežu par cilvēka metilēšanās spējām. Metilēšanās reakcija ir viena no vissvarīgākajām bioķīmiskām reakcijām. Kad proteīnam tiek pievienota metila grupa, ja, un kad proteīns mainās, veic savu funkciju, ir dažādi apstākļi, kāpēc metilēšanās var tikt traucēta, arī ģenētiskie faktori, daudzi sekas metilēšanās traucējumiem arī ir nopietnas, sākot ar to, ka cilvēkiem ar metilēšanās traucējumiem ir augstāks dažādu slimību risks, īpaši onkoloģisko slimību risks, pastiepties uz savu homocistīnu. Par ģenētiskiem testiem, jā, tad arī tas ir viens no veidiem, ko izmanto funkcionālā medicīnā, bet arī, lai spriestu par noteiktām bioķīmiskām reakcijām. Ja, tad tiek izmantoti testi, tiek noteikti gēni, kuri atbild par noteiktu enzīmu sintēzi. Tādu enzīmu, kas padara iespējams noteikts bioķīmiskas reakcijas. Un, ja tur ir nelabvēlīgs gēna variants, nukleotīdi sastājušies neoptimālā stāvoklī, tas nozīmē, ka gēns nav pilnvērtīgs, tas nozīmē, ka arī tas enzīms nav 100% aktīvs, tas nozīmē, ka man tā bioķīmiskā reakcija nebūs īsti laba. Tas nozīmē, ka kaut kāds proteīns man būs daudz un kaut kāds maz. Tas tikko stāstīja par homocistīnu, tas ir paaugstinās homocistīnu līmenis, man par kaut ko liecina. Man tas liecina, ka metilēšanās reakcija nav normāla. Ja? Tad nav normāla metilēšanās, homocistīnu līmenis paaugstinās, bet tam iemesls ir dažādi iemesli, bet viens no tiem varētu būt, ka man tā metila grupas pievienošana, kura ir atkarīga no enzīmas augstsamību par metiltransferāzi, kura ir tāpēc, ka tur ir nelabvēlīga iedzimtība, ja? Tādas tās ķēdīgas. Tas, ko labprāt mēs varam paskatīties tādos ģenētiskos testos, ar piemēram lipīdu vielmaiņu, vai jums holesterīnas asinīs ir paaugstināts, tāpēc, ka ir enzimātisks defekts holesterīna vielmaiņā, tāpēc ir ģenētisks defekts un tāpēc ir problēmas ar holesterīnu, vai tur varbūt vispār nav problēmas, un paaugstināts holesterīns ir pavisam citu iemeslu dēļ, varbūt tāpēc, ka tur ir metilēšanās traucējumi, vai tur ir detoksikācijas traucējumi, vai tur ir paaugstināti iekaisīgie citokīni, ir paaugstināti šie riski, vai oksidatīvai stresi un tālāk. Daudz dažādu paneļu, daudz dažādu lietu, ko mēs ģenētiski varam izpētīt, līdz tam tie ir ģenētiski, teiksim, kāda diēta jums labāk piemērota, keto vai attiekšanās no monohidrātiem, vai labākais no rīta vai vakarā, vai sportot.
teiksim, vai jūs kā sportists esat garagabalnieks vai sprinteris vai powerliftings, kur spēka, jā, visi tie ģenētika interesanti. Jā, arī pēc ģenētikas es varu spriest par detoksikācijas spējām, gan par jau pieminēto cipu sistēmu šo pirmo fāzi, gan arī dažādiem otrās fāzes elementiem. Jā, citu ceļu karte. Mērķis mums taču ir veselība, vai ne? Veselība. Un gala beigās vai nav vienalga, pa kādu ceļu mēs tur nonākam, svarīgi, ka mēs nonākam pie veselības. Līdz ar to man negribētos, jā, ka dažādas pieejas, dažādas metodes tiktu pretnostatītas, kāda izcēlta tur prioritāri, jo katra ir sava nozīme. Mums par imunitāti ir mums laiks, jā, līdzīga ceļu karte arī šī ir viena no funkcionālas medicīnas ārsta domāšanas schēmām, kā, jā, mēs varam atkal mēģināt izdarīt savus secinājumus, jo tur apakšā zem tām bultām visur bioķīmiskas reakcijas, tas bioķīmiski būtu pamatojums, ja? Ka, piemēram, stresa bioķīmija, tāpat vecums vai metaboli traucējumi palielina vai iekaisīgo faktoru līmeni, kas savukārt ietekmē gan zarnu mikrobiomu un otrādi. Ietekmē imūno šūnu aktivitāti, atkarībā no tā, kādi iekaisīgie citokīni vairāk izdalās, mums tiek aktivēta noteikta tipa imūnās šūnas vai tās, kurām ir pretbakteriāla aizsardzība, pretvīrusa aizsardzība, pretsēmīša aizsardzība. Savukārt tur ir atkal lielāki riski, piemēram, situācijās, kad tiek aktivētas noteikta tipa imūnās šūnas, ir lielāki riski, piemēram, uz astmām, alerģijām, uz histamīnu izraisītām patoloģijām, kuras ir histamīna, no histamīna atkarīgas, vai, teiksim, tur ir atkal autoimunitātes riski. Ja man grūti tagad tajās tabulas tas nav izstāstīt, bet tas ir apmēram tas domāšanas veids, kad saprotot, ka ir nekārtības zarnās, piemēram, ja tur zarnās aug ne tas, ko vajag, mēs šķeļam ne to, ko vajag, mums ir augsts antivirālo līmenis, tur kaut kādā mums tur vēl kādi ir riski nākotnē nonākt, teiksim, tajā stāvoklī, jā, kad ir astma, psoriāze, kaut kāds autoimūnās slimības. Jā. Un tas vienkārši, jā, kā ar dažādām uztura vielām, bioķīmiski pamatoti, mēs spējam ietekmēt tās pašas imūnās šūnas, teiksim, ar D vitamīnu vai A vitamīnu vai omegu, noteiktās koncentrācijās, noteiktās schēmās mēs varam ietekmēt imūnosistēmu, imūnās sistēmas darbību, veicināt noteikti klonu ražošanu, būs vairāk pret baktērijām, būs vairāk pret vīrusiem, samazināt autoimūno klonu ražošanu. Jā. Ar depresiju. Šis ir viens slaids, kas man patīk, varbūt neiedziļināties. Es stāstu par to, ka cilvēkiem, kuriem ir kroniski iegaisīgi procesi vai metaboli procesi, atceramies, ka arī vēdera adipozitāte, adipocīti, šīs tauku šūnas ir iegaisumi sintezējošas, uzturošas lietas. Cilvēkiem ar kroniskiem iegaisīgiem vai metaboli procesiem visiem ir raksturīgs arī garastāvokļa traucējumi, depresijas. Es saucu depresiju, jūs saprotat, tas tādā plašā izpratnē, tātad garastāvokļa traucējumi. Un tam ir bioķīmisks sakars atkal. Ja? Viens ir tas, ka šie iekaisīgie citokīni šķērso smadzeņu barjeru un kairina ne tās struktūras, kuras mēs gribētu. Un otrs, arī tīri bioķīmiski iekaisums liek izdalīties tādām vielām, teiksim, aminoskābei triptofānu, no kuras mēs ražojam serotonīnu un melatonīnu, lai mēs tur labi gulētu, lai mēs labi justos.
iekaisuma klātbūtnē, iekaisīgo citotīnu klātbūtnē, daļa triptofāna aiziet pa citiem ceļiem, nepietiek tātad serotonīna ražošanai. Tātad šī depresija vai slikts garstāvoklis, vai viss ir slikti vai nē, ir arī bioķīmiski pamatots. Jā, šī arī tāda, es teiktu, domāšanas veids, kad klasiskā medicīnā diezgan tāda, viena slieda, ir diagnoze, noteikts diagnoze, noteikta terapija, taisnīgziem ceļš. Tad tas, ko es mēģinu stāstīt, ka funkcionālās medicīnas skatījuma ir tā, ka vienai lietai ir daudz dažādu cēloņu. Mēs skatāmies, fokus ir uz tiem cēloņiem. Tā pašai adipositātei vai migrēnai vai kādiem arī locītām problēma. Daudz dažādu cēloņu. Mums visi tie cēloņi būtu jāuztver, jādomā, ko to var darīt, ko tu var mainīt. Vai vienam cēlonim, piemēram, iekaisums, daudz dažādu izpausmju. Tas, ko es stāstīju, ja jūs ēdīsiet to, ko jums nevajag ēst, jums būs augsts iekaisīgo citotīnu līmenis, augsts inflammation līmenis. Tas izpausmes var būt daudz, dažādos orgānos. Šodien viena, rīt pievienojas nākamā. Jā, tas ir slaids, kur es gribēju vēlreiz tikai pateikt to, ka noteikti uzturvielas tiešā veidā asinīs nav liela jēga, jo faktiski mums ir svarīgi tā funkcija, kā vitamīni vai mikroelementi pilda savas funkcijas. Sērumā nav viņu, kalciju mēs varam noteikt sērumā, dzelzi mēs nosakam sērumā, cinku mēs varam principā tāda magnīta, pilnīgi noteikti vispār netērējot naudu un nenosakot. Jā. Vēl viens ir attiecībā uz vitamīnu vai mikroelementu lietošanu, jo galbeigās tiešām varbūt izskatās, ka funkcionāls medicīnas vai ortomolekulārās medicīnas ārsts strādā ar vitamīniem, kas tur iedod kaut kā vitamīni, ja? Tas nav tik vienkārši, tā ir vesela raķešu zinātne, un pēc atkal mēs ņemam vērā individuālās īpatnības, jo piemēram, jūs zināt, ka C vitamīnu mēs vispār paši nesintezējam un nosakot organismos kādu testā C vitamīnu līmeņus, tad ir katastrofa. Pilnīgi visiem. Es vispār neesmu redzējis vienu cilvēku, kuram kaut kāds optimāls līmenis un C vitamīnu katastrofāli trūkst. Jo tas, ko mums rekomendē, ir 100 mg dienā, 120 mg, ir 500 daudz, vispār ir šausmas, kur pēc viņa veķis. Un tā tālāk sintezē paši stresa apstākļos 200-300 mg uz kilogramu. C vitamīns atsevišķi stāsts, bet piemēram, mēs esam paredzēti, lai sintezētu A vitamīnu no karotinoīdiem, no burkāniem, no tomātiem, no šiem krāsainiem, zeltainiem, sarkaniem, oranžiem augļiem. Bet ir pilnīgi iespējams, ka jūs atkal esat radies un jūsu rašanās brīdī ir tāda maza izmaiņa notikusi, no šiem zeltainiem krāsainiem dārzeņiem līdz retinolam, līdz tie aktīvai vielai mēs tiekam maz, un tāpēc ir iespējams, ka tās devas ir dažādas. Vienam nevajag, otram vajag. Nav recepte, nav viena recepte visiem. Tas nav tā kā, es varētu teikt, salīdzinot ar zāli. Tiek izdomāt jaunu zāli, tiek veikti pētījumi, tiek atrast optimālā darbībā deva, un tā tiek ieteikt visiem cilvēkiem. Ar vitamīniem tā nevar, tādus pētījumus nevar veikt, tāpēc, ka pret zālēm mums nav to specifisko receptoru tik ļoti tādā īpatīvā. Attiecībā uz vitamīniem jau mums daba ir iedavusi to īpatību, kā kurš uztver, kā kurš sintezē, kā kurš veido, kā kurš norāda. Tāpēc
Jā, teiksim, visi tie pētījumi, kas tiek publicēti par vitamīniem, ir diagonāli jālasa, jo tam pašam D vitamīnam arī, tātad, lai mēs no tā, ko mēs uzņemam, mēs labākam aptiekā, D vitamīnu, bet tad, lai mēs tiktu līdz aktīvai vielai, mums ir jāiziet cauri, caur apnām, tur iet un caur nierēm, iet un tas ir garš bioķīmisku reakciju, ka kaut 7 vai vairāk reakcijas notiek. Un visas tās reakcijas ir atkarīgas no enzīmiem. Enzīmi ir atkarīgi no gēniem, kas ir sastājušies tādā vai citādā secībā jūsu rašanās brīdī. Ja, tāpēc būs tā situācija, ka vienam pietiek ar mazu D vitamīnu devu, lai būtu efekts, lai asinīs būtu, lai viss notiek. Un kādam citam būs nepieciešams pavisam cits daudzums D vitamīnu, jo viņa metabolisms ir savādāks. Tāpat arī B12. Uzsūkšanās un iesaistīšanās ceļos ir dažādi. Tas arī īstenībā ir viens labs jautājums. Man diezgan bieži ir tā, ka cilvēkam ir palielināts B12 līmenis. Šausmas, ko lai tagad dara. Tāpat laikā ir arī palielināts fondsistēma līmenis, uzmet tur metilēšanos nav viss kārtībā, bet metilēšanās ir atkarīga no B6, B12 polskāpes pietiekamības. Ja, tas nozīmē, ka jā, ar metilēšanos viss nav kārtībā, un tāpēc organisms sūta šīm pievo zarnu šūnām signālu, B12 vajag uzsūkties, vai vairāk, bet viņš funkcionāli neizskatās. Ir ko darīt šajā situācijā, jo problēma nav ar B12. B12 ir peldēt asinīs lielā daudzumā vispār. Problēma ir ar metilēšanās reakcijām, kuras varētu būt traucētas, un tā gan ir liela problēma. Tāds salīdzinājums vienkārši nobeigumā, ja salīdzinām to funkcionālās medicīnas ārsta pieeju ar mūsu klasiskā zināmās medicīnas pieeju, kā jau teicu, klasiskā medicīnā mēs skatāmies par orgānu sistēmām, ārstējam orgānu sistēmas, ārstējam orgānus, funkcionāla medicīna nespēja, viņi tam nedara, viņi skatās vairāk uz tām bioķīmiskām reakcijām, kas notiek vienlaicīgi visā organismā kopumā. Jā, un tas fokus ir uz cēloņu meklēšanu. Visu laiku, jau no tās anamnēzes jūs sapratāt, visu laiku ir jautājums, kāpēc? Kāpēc tev tagad? Kāpēc tev tā? Kāpēc tev šitā? Kāpēc tajā orgānā? Ja, visu laiku tas pamat jautājums ir, kāpēc? Kāpēc tev tā notiek? Meklējam cēloņus, mēģinam novērst cēloņus. Un tas instruments, ar ko sāk strādāt, ir diētas maiņa, nelietot uzturā to, ko nevajag lietot, to, kas jums uztura iekaisumu, to, ko jūs nevarat sašķelt. Normalizējam diennakts ritmu, ejam laicīgi gulēt, par melatoņu atsevišķi stāsts, cik melatonīns mums ir svarīgs smadzeņu attīrīšanai. Tad svarīgi ir atrast cēloni, laicīgi, kamēr mums vēl nav visas tās šūnas slimas, ja, lai būtu orgāna izpausme. Attiecībā uz diētas, kas tiek izmantotas, ir daudz dažādu veidu, individualizētu pieeja, bet šī viena, Marks Kaimans ir funkcionālās medicīnas institūta viens no direktoriem savā laikā. Es izmantoju, tad, kad man tā kā nav baigi jādomā un jāiedziļinās, es izmantoju šo patēru, kurš tiek apgriezts pilnīgi otrādi salīdzinot ar to, kāds joprojām ir diētas speciālistu uztur ieteikums, ja tādā klasiskajā atkal diētas ārstu izpratnē mums. Atsakot, maize vispār mainās. Mūsu pamatu uzturs ir dārzeņi, un tad liekam tādu olbaltumu avotu, un tad liekam visu pārējo. Ja? Glutēnu atsevišķi tās varētu būt. Glutēns bieži vien ir viens no tiem, ko es teiktu mazināt, vai varbūt pat uz 3-4 mēnešiem atmetam, paskatāmies, kas notiek tālāk.
Jā, tas bija tas mans stāstījums par funkcionālu medicīnu. Mums jau tiks mums vajag, lai es gribu anēmiju, piemēram, jo es vienkārši ielīju tajā preces polisī, tikko vien meita ņemās ar savu anēmiju, tur visu pasauli gājas, domājot, es ir normāli ārsti, bet cēlums nosaka, kāpēc tev ir anēmija. Ja jūs aiziet pie, tā kā klasiskā izpratnē atkal pie sava ārsta, anēmija, paredzeram dzelzi, cik ilgi? Kāpēc ir anēmija? Vai anēmija ir tāpēc? Vēlākam gadu, ja mēs runājam dzelzi, tur gan arī visā citā varbūt. Vai anēmija ir tāpēc, ka tu dzelzi par mazu uzņem, tev uzturēja par mazu, tur ir tava nedēļas ēdienu kartes, skatāmies, ko tu ēd? Vai dzels slikti uzsūcās? Mēs zinām, ka dzelzs uzsūktos ir nepieciešams sālskābi un C vitamīns. Kas ir C vitamīni, kas ir sālskābi? Tur ir sākumā teikts par sālskābi un stresu. Ja jūs dzīvojat stresā, sālskābis mās. Dzelzs neuzsūcās, varbūt tur ir kaut kas jādara lietas labāk. Kas ir ar transportu? Varbūt tur ir, ja piemēram, varš ir nepieciešams, lai dzelzs tiek aizstāvums bagdāts tur, kur vajag. Vai kas ir ar proteīnu? Kas ir ar tādu diētu? Ja? Vai tur ar uzņemšanu ir problēmas, vai ir liels zudums? Un tad ir atkal, kāpēc ir zudums? Varbūt mums jāsāk nodarboties ar meiteni, ar stiprām mēnešu reizēm. Atcerieties, ko es tikko stāstīju par hiperestrogeniem stāvokļiem. Ja, ka tur ir jāveicina noteikti. Jāveicina noteikti bioķīmiski ceļi, lai normalizētu estrogēnu vielmaiņu. Atcerieties, es stāstīju par kalciju, par likuramiskāpas pievienošanu. Ja. Varbūt, ka tajā ceļā ir kaut kas traucēts, varbūt ar glutationu pievienošanu. Jā, meklējam, kāpēc ir anēmija. Atkal no tās manas pieredzes pēc šīs te pieejas ar diētu, ar dzīvesveida normalizēšanu, ar normālu detoksikāciju. Es teiktu, man liekas, ka ja kādai nebija paveicies, varbūt, ja. Bet faktiski tiek normalizēts dzelzs līmenis, pat bez nekādas substitūcijas. Saka tā vidi. Viss, paldies, ka man noklausījāties veselu stundu.